Pašā sākumā, kad mēs pirmo reizi pieteicāmies ZZ čempionātā, mūs pamudināja mūsu klases audzinātāji, varbūt mums vajag pamēģināt kaut ko jaunu un pieteikties ZZ čempionātā. Mēs visi kļuvām daudz stiprāki un uzticīgāki viens otram, mums vajadzēja stafetēs palīdzēt viens otram un izvēlēties labākos un piemērotākos, lai iegūtu augstākus rezultātus. Tas kopumā mums tikai deva arī pozitīvas emocijas no šī visa. Kad mēs pieteicāmies pirmajā gadā, 7. klasē, tad vēl man nebija izveidots savs Sindialoga kanāls, un varbūt arī tā drosme un vispārējais, ko es iegūstu no šī festivāla, varbūt arī pamudināja man kaut kādā veidā iesākt šo video blogu. Visspilgtākās emocijas man tomēr no 8. klases pieteikšanās uzdevuma, kad video bija jānofilmē par to, kā mēs izpildām slepenu misiju un iepriecinām skolotājus. Tas bija interesanti gan priekš mums, gan arī mums bija liels prieks skatīties, kā skolotāji bija tiešām priecīgi par mūsu sagādātajiem pārsteigumiem. Nepateikšu, kā pie mums atnāca šī ideja, bet beigās mēs uzcepām cepumus un sagatavojām ziedus, tulpes priekš mūsu skolotājām. Viņām nemanot nolikām šīs dāvaniņas uz viņu galdiem un atstājām slēpto kameru, lai nofilmētu, kāda ir viņa reakcija, ka viņas atnāk pie savu galdu un ieraugšot jauko pārsteigumu no mūsu klases. Noteikti piesakies arī tu, jo ZZ čempionāta mājasdarbs ir pilnīgi noteikti visjaukākais, kādu tu vien jebkad saņemsi.